Sveiki, skatītāji! Kā jums iet? Kā klājas? Šodien tāds nedaudz runājamais gabals. Pēdējā laikā es rādīju video tikai par izklaidēm, bet man Itālijā nav tikai izklaides. Man te arī ir ļoti daudz darbiņa. Proti, es nodarbojos ar mājas remontdarbiem. Jau biju teicis, ka man ir meistari, kas man palīdz to darīt. Biju sarunājis meistarus saremontēt fasādi. Nu jau ir pagājis pusgads. Meistari joprojām nav. Nezinu, kad viņi būs. Sazinājos, pateica jā, kad viņiem plānos ir, kad viņi atbrīvosies, viņi dos ziņu. Ir lietas, kuras es nevaru pats izdarīt. Ir lietas, kuras es varu darīt pats. Šobrīd ārā nav pārāk karsti, lietus periods ir beidzies, tāpēc es izdomāju, kamēr nav liels karstums, es varētu mēģināt pašu spēkiem sakārtot savas mājas fasādi. Ielas pusē fasāde bija labā kārtībā, bet iekšpagalma pusē fasāde bija un arī ir diezgan bēdīgā stāvoklī. Pieliku pie video fotofiksāciju. Tur nav fotogrāfijas no paša sākuma, bet tur ir redzams darbu process. Es neesmu profesionāls, es to daru pirmo reizi, esmu amatieris. Aiz gara laika, gaidot meistarus, mēģināju kaut ko pats paķibināt. Špaktelēju vai apmetu fasādi, kura bija bojāta jau sen atpakaļ. Iepriekšējiem īpašniekiem bija sabojājusies lietus ūdens noteka. No acīm redzot ilgstoši bija rusējusi un ūdens tecēja garām uz sienas. Kā rezultātā siena tika pamatīgi izskalota. Noteku iepriekšēji īpašnieki bija nomainījuši, taču sienu remontējuši nebija. To nākas darīt tagad man. Es remontēju šo izskaloto sienu, mēģinu atjaunot un arī izdomāju pie reizes nokrāsot fasādi baltā krāsā. Ja man būtu vienstāvīga ēka, vispār nebūtu nekāda problēma. Ēka ir 2 stāvi, pat īstenībā varbūt pat 2,5 stāvi. Un nokrāsot šo augsto fasādi diezgan problemātiski. Māja atrodas kalnā, un tur tās sastatnes arī tā diezgan problemātiski novietot. Kā arī īsti man palīgu nav, un sastatnes tomēr ir viens pats, laikam es nemācēšu uzstādīt. Tāpēc es pieņēmu lēmumu krāsot fasādi pats ar pagarināto kātu. Tik cik es tieku klāt, pasūtīju pagarinātā kāta pagarinātāju, viņš būs vēl garāks. Es domāju, ka es varēšu lēnā garā nokrāsot arī visu sienu no apakšas. Un liela problēma, lai arī iepriekšējais īpašnieks lietus ūdens notekas ir mainījis, bet augšpusē lietus ūdens notekas nav mainītas, un viņas būs jāmaina. Principā jāmaina lietus ūdens noteku sistēma visai mājai. To pats es izdarīt nevarēšu, gaidu meistarus, bet to, ko varēšu izdarīt pats, to mēģinu darīt pats. Protams, mājā ir palikuši arī veicami iekšdarbi, kaut kur kaut kas špaktelējums, kaut kur kaut kas krāsojams, bet to es varēšu darīt arī, kad ārā būs nedaudz karstāks. Bet, ja ārā būs plus 37 grādi, fasādi krāsot un špaktelēt man galīgi negribēsies. Iekšpusē to es varēšu darīt, tā kā šobrīd kārtoju mājas ārpusi, pēc tam turpināšu kārtot mājas iekšpusi. Par logu maiņu gan arī visi logi ir nomainīti, vēl palikuši 2. To principā arī es domāju mēnešu un 2-3 laikā uzstādīs. Tā kā paliks, tad man tikai nomainīt lietus ūdens notekas, pabeigt fasādi un pabeigt iekšdarbus, proti iekšā krāsot. Nekas nozīmīgs vairs nav, bet mājā darba ir joprojām ļoti daudz. Paldies jums par skatījumiem, par atbalstu. Patīkami, ka interesē mans kanāls un tas, ko es šeit ikdienā daru. Te mēs redzam,
kāda siena izskatījās, kad es tikko sāku atjaunot apmetumu. Žēl, ka nenofotografēju, protams, pirms visa procesa. Pa vēlu es izdomāju, ka varētu fotografēt. Šādi izskatījās, kad es tikko sāku darīt. Šādi izskatījās nākošais posms. Es jau teicu, es neesmu profesionāls, es to daru pirmo reizi. Nākošo reizi droši vien būtu vēl labāk, arī testēju materiālus. Paldies, Robert, par padomiem, tie man ļoti noder, atjaunojot māju. Bez tevis es nezinu, ko es būtu darījis. Un šādi izskatās darba procesi. Darbs vēl nav pabeigts. Darba vēl ir daudz, būs arī jāizlīdzina. Tas, laikam, būs smagākais, lai būtu siena līdzena. Kā varēšu, tā darīšu. Pēc tam parādīšu, kas man sanāk. Un šeit es sāku krāsot sienu. Sākumā, cik es aizsniedzu ar roku, tālāk es izmantoju kata pagarinātāju. Fasādi arī krāsoju pirmo reizi dzīvē. Jauna pieredze, jauns izaicinājums. Nu, tā izskatās pašreiz. Arī darbi, protams, vēl nav pabeigti. Viss ir procesā. Liels paldies par skatījumiem. Rakstiet komentārus, lieciet laikus. Un tāds šis īsais video par maniem remontdarbiem. Darba daudz, no darba es nebaidos. Laika man ir daudz, esmu pensijā. Tā kā es domāju, agrāk vai vēlāk man izdosies visu sakārtot. Un regulāri šādu un tad likšu video, kā man veicās un cik tālu es esmu ticis. Paldies jums par atbalstu, lai jauka diena un tiksimies jau nākošajās sērijās. Ātā!